Pirms mēs sagatavojam failu priekš 3D drukas, ir nepieciešams uzinstalēt programmu, kas šo te failu varēs reāli sagatavot priekš konkrēta printera. Mēs dodamies uz ultimaker.com, software Ultimaker kura un download for free. Attiecīgi izvēlamies, kāda mums ir operētāja sistēma. Un atveram instalāciju. Piekrītam, ka vēlamies to instalēt. Next, agree, next, install. Un palaižam uzreiz Ultimaker kura. Tad, kad programma ir uzinstalēta, mums būtu jāpievieno printeris. Jums varētu šeit rādīties, ka nav neviena ierīce. Tātad add printer. Un mums jāizvēlās attiecīgi pēc ražotāja, vai tas ir šīs programmas izstrādātāju printeris vai nav. Gadījumā, ja jums ir Ender 3, Ender 3 Pro, tādā gadījumā non-Ultimaker printer. Izvēlamies, ka nav tīklā un atrodam savu printeri. Tātad Creality 3D, ielikšu, piemēram, 3. Pro. Trešais vai 3. Pro tomēr ir nelielas atšķirības, ir īpaši atkarībā no paaudzes, līdz ar to izvēlamies atbilstošo. Tad mēs pārbaudām, kā izmēri atbilst, paskatāmies, kā materiāla diametrs atbilst tam, ko mēs vēlamies likt. Ja mums ir pielikti kādas ekstra iekārtas, piemēram, automātiskā līmeņošana, šeit būtu jāievada tomēr arī nobīde. Un pievienojam, ka ventilatoram numuriņš ir 1. Tātad mums faktiski uz printera ir ventilators priekš šī te nozula, kurš dzesē, lai nepārkarstu iekārta un vienlaikus arī dzesē pašu drukājamo modeli. Un tālāk spiežam next. Tātad tas mums pievieno printeri. Augšā ir iespējams izvēlēties kādu no materiāliem. Parasti tiek izmantot sākumā PLA un standartā ir 0,4 mm nozula. Tātad tā daļa, pa kuru nāk ārā plasmas. Gadījumā, ja jūs nomainat uz platāku uzgali, ir obligāti šis te jāsamaina, jo tas automātiski izmainīs iestatījumus tam, cik daudz plasmas ir jāpadod. Šeit ir daudz iestatījumu. Standartā daļa no tiem nav redzami. Tātad šeit ir visādi papildus iestatījumi arī, lai noņemtu modeļus, pārlādētu modeļus. Ir iespēja samainīt kvalitāti. Un ir iespējams samainīt, cik daudz iestatījumu ir redzami. Standartā šeit ir tikai basic, kas nozīmē, ka jums ir pieejami tikai slāņa augstums, sienu skaits, biezums, piepildījums, augšējā, apakšējā kārta un grādi materiālam, kā arī ātrums. Atkarībā no tā, ko jūs vēlaties darīt, jūs varat palikt pie šī te pamata izkārtojuma vai ieslēgt kādu citu, piemēram, advancētie iestatījumi vai pat eksperti. Jo vairāk iestatījums jūs atverat, jo vairāk visādi eksperimentāli iestatījumi jums parādās, ir atsevišķa sadaļa speciālie režīmi un eksperimentālie, kas, piemēram, ļauj noteikt, ja ir vairāk modeļi, vai jādrukā pa vienam, vai visus vienlaikus, vai, piemēram, jūs vēlaties, lai modelis izskatītos pulkains. Attiecīgi, tas ir tikai kuras iestatīšana. Tālāk mums ir jādodas atpakaļ uz Fusion. Fusion, piemēram, man ir atvērta mūsu eņģi, kas sastāv no 3 detaļām. Tehniski, jā, mēs varam visu izdrukāt vienlaikus, tikai atkarībā no modeļa var gadīties, ka ir nedaudz grūtāk novietot, vai arī ir jāsatel kā atsevišķas detaļas. Šī gadījumā tas, kas mūs uztrauktu, ir, ja mēs drukājam vertikāli,
tad šie caurumiņi varētu nebūt super gludi. Un šīs vietās mums varētu vajadzēt atbalstu. Ja mēs drukāsim guļus, tad mums visai šai virsmei ir vajadzīga atbalsta. Līdz ar to mums vienmēr tas būs tāds tā kā vidusceļš jāizvēlās, kas mums ir svarīgāk un kādā virzienā mums ir ērtāk drukāt vai vispār detaļa ielien. Un varbūt tas ir pirmais prototips, un tad mums ir svarīgāk ātrums. Bet tas, kas mums būtu jādara, būtu jāsagatavo failu priekšdrukas. Un tam ir divi varianti. Mēs varam vai nu sūtīt pa taisno uz kuru, kas atvērs pa jaunam kura programmu un parādīs tur modeli, vai arī saglabāt kā drukai gatavu modeli un pēc tam kurā paši atver. Tātad vieglākais variants, protams, ir eksport. Un šeit izvēlamies STL fails. Tas izveidos failu, kur jūs varat paši atvērt kurā. Tas aizņems kādu mirklīti. Šo logu, diemžēl, nevajadzētu vērt ciet. Viņš parādīs šeit labajā pusē, kad būs gatavs. Tad viņš ir gatavs, var nospiest Show File in Explorer, un mums būs mūsu fails. Tad atvēršu atpakaļ kuru, File, Open. Un atverās mans fails. Tad es varu viņam uzklikšķināt, pārvietot, bet viss, kas ir STL failā, pārvietosies kopā. Tad tas ir viens fails, par spīti tam, ka tās ir 3 dažādas detaļas, viņas visas ies kopā. Ja jūs vēlaties katru detaļu atsevišķi, tad tā katru būs atsevišķi arī jāeksportē. Es varu detaļas mainīt izmērā, ja es vēlos. Rotēt, nolikt uz kādas konkrētas plaknes. Skatāmies uzmanīgi, ka tādā gadījumā, kur redzam, ka man nav reāli visus plaknes, bet ir tuvākā vieta. Es varu pagriezt atpakaļ. Faktiski varam arī izveidot spoguļu attēlu un izveidot vietas, kur jāiedarbojas konkrētiem iestatījumiem, lai, piemēram, nebūtu atbalsts. Tad es varētu gribēt ieslēgt atbalsts, es varu vienkārši meklēšanā ierakstīt support un generate support un ielikt ķeksīt. Tad tas, protams, izveidos daudzus papildus visādus iestatījumus, kur var visu kaut ko mainīt, bet pie tiem šobrīd nepievērsīsimies. Paskatīsimies preview. Tātad, lai apskatītos priekšskatījumu, kāds tad tas modelis sanāks un kā pa slāņiem sadalīsies, mēs nospiežam slaids podziņu, pagaidam kādu mirklīti, un tad mums parādīs rezultātu. Tātad, tas, kas ir gaišas zils, ir visas atbalsta struktūras. Šis te apkārt saucās skirt, tas ir domāts, lai vairāk tā kā jums iztīrītos plasmasas padeve, un lai jūs varētu paskatīties, ka tiešām viss bija līmenī, jo ja šīs te maliņas pielīp, tad arī pats modelis pielūs. Tātad tālāk mēs varam parādīt, paslēpt līnijas un visu kaut tam līdzīgi. Es varu, piemēram, izslēgt atbalstus un paskatīties, kā pats modelis izskatās. Pavilkt uz leju, paskatīties, kur ir kādi slāņi, kur ir iepildījums, kur ir ārējās malas un viss pārējo. Ja? Ieteicams ir parasti neatstāt izslēgtus atbalstus, lai nākamajā reizē, kad jūs kaut ko atverat, nekļūdītos. Otrs variants ir file 3D print. Tātad ir jāizvēlās modeļa daļas, ko jūs vēlaties, bet šeit ir paredzēts, ka jūs varat izvēlēties tikai vienu lietu. Ja jūs izveidosiet sarežģītāku konstrukciju un sakonstruēsiet vairākus objektus kopā, tad jā, tos varēs izvēlēties kopā, bet tad, ja tie ir atsevišķi elementi, tikai pa vienam. Šeit būtu jābūt izvēlētam, ka ir STL binary. Tas ir saistīts ar to, kā vieglāk un precīzāk pārsūtīt uz 3D printeri. Mums ir milimetri. Refinement var mainīt, tas ir tas, cik smalki tiks izveidots modelis, bet tas vairāk svarīgi ir tad, ja jūs veidojat kaut kādas, teiksim, dabīgas formas, nevis detaļas. Un mums ir ieliekams ķeksītis, ka mēs vēlamies sūtīt uz kādu programmu. Šeit mēdz būt izvēles, kuras arī strādā standartā.
kamēr vien Fusions ir atvērts vēlāk nekā kura tiek uzinstalēts, bet reizēm pēc updateiem kura versijas nenolasās, jo neiziet vienlaikus Autodesks updates ar kura update. Līdz ar to ir iespējams izdarīt tā, lai vienmēr strādā, ka uz kuru aizsūt, un izvēlēties custom un atrast, kurā vietā tad datorā atrodas šī te programma. Attiecīgi, kad esam izvēlējušies detaļu, varam nospiest OK, es paņemšu tomēr to naglu, un tas atvērs pa jaunam kura programmu, tātad man viņa būs divreiz tagad atvērta, un tajā uzreiz ielādēs modeli. Attiecīgi man atliek tikai paskatīties, ka šo modeli es varētu drukāt otrādāk. Uzklikšana uz modeli, rotācija, virsma, izvēlos šo te augšiņu un viņš samaina galvu. Tad šis te vienkārši rotē, tas nav nekāds spoguļotājs. Spoguļotājam ir speciāli podziņa. Šī mirklī būtu jāparunā par detaļu novietojumu, ka tam ir neliela nianse. Tad, ja šī te būtu nagla, kam būtu jāturās no augšas uz leju, lai neizkrīt ārā eņģe, būtu svarīgi ņemt vērā, ka šī te vietā, ja tā ir vieta, uz kuru ir vairāk spēki, būtu tieši lūzuma vieta. Jo modeli es esmu nolikusi, teiksim tā, kad spēki varētu atdalīt starp šiem slāņiem. Parādīšu preview, lai nedaudz vieglāk saprast. Tātad redzam, ka tā ir vieta, kur ir slānis. Tātad vietās starp slāņiem, ja ir pietiekami liels spēks, izdrukātais var atdalīties. Protams, tas ir atkarīgs no materiāla, cik ļoti tas ir ticam, kā atdalīsies, bet vēlā gadījumā ļoti iespējams, ka šajā vietā tieši pārlūstu, ja būtu pārāk liels spēks. Tā pašā laikā, ja spēks būtu pretējā virzienā, tad varētu nolūst, piemēram, maliņa. Ja mēs drukātu pretējā virzienā un spēks būtu tā, tad nolūstu maliņu un viss. Līdz ar to jāskatās, kurā virzienā drukāt. Bet šādā virzienā, piemēram, ir 12 minūtes un 23 centimetri. Pārslēgšu atpakaļ uz prepare. Tātad, ja es paņemu šo pašu modeli un, teiksim, rotēšu pati labāk tad, ja? Šādi te horizontāli noliek un preview. Tad, ja es nolieku šādā virzienā, pirmkārt, aplis vairs nebūs tik ļoti apaļš. Otrakārt, lūzuma vieta varētu izveidoties, piemēram, šeit. Kas šī gadījumā, kad mums ir eņģe, būtu labvēlīgāk, bet tā kā, ja eņģe nav ļoti smaga, mums pilnībā pietiktu arī ar vertikālu drukātu šo naglu. Tad ir jāskatās vienmēr, kādā virzienā jūs liekat, lai forma izveidotos pēc iespējas precīzāk un tuvāk tam, ko jums vajag. Un jāskatās, kurā virzienā būs kāda spēka. Jo, piemēram, eņģei tomēr tās durtiņas varētu nosvērt uz vienu pusi, un, ja mēs drukājam viņu vertikāli, viņi varētu pārlūst. Bet atkarīgs, protams, no situācijas. Tad, kad modelis ir gatavs un mūsu viss apmierina, mēs nospiežam saglabāt uz disku vai saglabāt uz USB flašku, uz SD karti, kur vēlamies. Un save. Tad, kad failiņš ir sagatavots, mēs varam atvienot iekārti, kurā mēs to saglabājām, un ielikt SD karti iekšā printerī. Gadījumā, ja mēs pieslēdzam ar USB kabeli, printeri ņemam vērā, kā nedrīkst aizvērt kuru ciet, savādāk tiks pārtraukt printēšana. Dators arī nedrīkst aizmigt miegā un tā tālāk. Līdz ar to, izmantojot SD kartes, jūs nodrošināt, ka jums dators nav jātur tuvumā printerim un varat darīt kaut ko paralēli, nebaidoties, ka jūs aizversiet programmu.